41. Pirms medību trofejas izstādē nāk aplūkot apmeklētāji, tās tiek novērtētas. Šai reizē Skrundas kultūras namā ir ap 200 vienību, kuras vērtē 5 eksperti pēc Starptautiskās medību un medījumo dzīvnieku aizsardzības komitejas izstrādātas metodikas. Latvijā šobrīd ir 13 certificēti medību trofeja eksperti. Šai reizē vērtējamais materiāls nāk no Kuldīgas un Dienvidkurzemes novada. Pavisam Latvijā tiek vērtētas 11 medību trofejas. Šai reizē briežu, aļņu, stirnāžu ragi, kā arī meža kuiļu ilkņi un dažādi galvaskausi. Eksotiskākais no tiem – zeltainā šākāļa galvaskauss. Ja šādas izstādes notiek regulāri, trofeju vērtējumu dati tiek ievākt pēc noteiktas metodikas, kā tas ir šajā gadījumā. Tas faktiski zinātnisks materiāls, monitoringa dati pa populācijas stāvokli. Mēs varam sekot līdzi laika gaitā, vai kaut kādai sugai klājas labāk vai sliktāk, jo labas, spēcīgas trofejas ir tikai pieaugušiem, veseliem, spēcīgiem dzīvniekiem. Ja mums trofeja kvalitāte iet uz leju, tad tas ir trauksmes zvans, ka kaut kas nav kārtībā ar šo te dzīvnieku populāciju. Vai nu mēs viņu esam pa daudz izmedījuši, vai nepareizi medījuši, pa daudz tēviņus izmedījuši, vai kaut ko citu, vai slimības, vai vēl kaut kas. Mums jāsāk skatīties, analizēt, kāpēc viņi pasliktinās. Ja kvalitāte uzlabojas, tad mēs varam pieņemt, ka viss ir kārtībā ar šo sugu un mēs visu darām pareizi. Katrai sugai vērtēšana atšķiras. Tā, piemēram, stalbriežu ragiem tiek noteikts garums, apkārtmērs no dažādām vietām, izvērsums, svars un subjektīvie pieskaitījumi par skaistumu. Piemēram, pērjainumu, krāsu, ragu vainagu. Cik sver šādi ragi? Ap 10 kg. Pārliecinamies? Pārliecinamies. Tas bija uz acis. 10, tas bija uz acis. Kļūdījos par kilogramu. 11, jā? Ļoti reti gadās tik smags trofejs, briežu trofeja, ļoti reti. Ko gribu izcelt šeit trofejai, diezgan reta parādība, kur jau vidus žuburs dalās, veidojās vēl viens papildus žuburs. Tas nav bieži sastopām. Citādāk ir ar stirnāžu ragiem. Stirnāžu ragiem procentāli lielākos punktus iedod ragu svars un ragu tilpums. Tas iedod ļoti daudz. Pretstatā citām trofejām stirnāžiem ir vairāk, kā mēs sakam, subjektīvo pieskaitījumu. Tilpumu mums vajag tikai ragiem. Iemērcot tikai ragus, lai galvaskausa daļa viss paliek ārā, viss, kas ir kaula daļa. Par cik ūdenim svars ar tilpumu ir vienāds, matemātiski var izrēķināt. Reģionālās medību trofeju izstādes Latvijā tiek rīkotas 6 vai 7 reizes gadā. Savukārt reizi 3 gados ir Latvijas mēroga izstāde, kura pēdējā laikā notiek Jaunmoka pilī. Šādas izstādes ļauj arī izdarīt secinājumus par meža dzīvnieku populāciju. Arī par šo Kurzemes daļu jau ir secinājumi. Stalbriežiem viss ir labi. Varbūt, ka lauksaimnieki un mežsaimnieki uzskata, ka pat pārāk labi. Varbūt, ka kaut kāda šī te vietām pārlieku lielā stalbriežu blīvuma dēļ iespējams, ka cieši stirnas, jo viņas tomēr šīs te sugas nedaudz konkurē savā starpā. Stirnai ir grūti konkurēt ar briedi, briedis pārņem to teritoriju. Alnim Latvijā šobrīd, un it īpaši Kurzemē un Zemgalē, klājas grūti. Un tur nav tikai medīšanas vaina, bet aļņiem paliek arvien mazāk tādu piemērotu biotopu, jo viņiem patīk mitras, krūmiem aizaugušas vietas, purvāji, kārkli. Tādas vietas, kur ir daudz bebraines, kādas aizaugušas lauksaimniecības zemes, tās ir aļņiem ideāli piemērotas platības. Šobrīd Latvijā šādu vietu paliek arvien mazāk. Kaut kādas aizaugušās lauksaimniecības zemes tiek vai nu aizstādīts ar eglītēm vai nošķeldots, un tur atkal ir labības lauks. Bebrainas tiek likvidēts, meliorācijas sistēmas tiek tīrītas, un aļņiem šo te piemēroto biotopu paliek aizvien mazāk. Šo izstādi rīkoja Skrundas mednieki sadarbībā ar Latvijas medību trofeju vērtēšanas Nacionālo komisiju. Bet apsveicu. Tev bija zelts. Jā. Ieva Benefelda, Lants Perševics, Skrundas televīzija, speciāli RTV.